Mani sauc Jānis Orbidāns. Arī jaunajā gadā būšu kopā ar jums. Degpunktā sestdienā meklēsim risinājumus ar idejām, zināšanām un pieredzi. Mūs interesēs gan pašu, gan Eiropas pieredze. Tēmas visdažādākās. Rakstiet, sūtiet savus stāstus, savas tēmas. Mēs palīdzēsim tās risināt. Šovakar skatieties, kādos gadījumos mēs esam gatavi izmantot privātu detektīvu pakalpojumus. Personāla apsardzība. Bērnu nozog un prasa no vecākiem vai no firmas prezidenta kādu atlīdzību. Izmanto tieši laulātie draugi. Cik privāti detektīvi darbojas Latvijā? Patreiz Латвия дарбует 138 детективов. У меня любовная история получилась на самом деле. Andrejs iepazinās internetā, iemīlējās. Meitene no Kijevas atbrauca uz Latviju, sāka dzīvot kopā. И тут бац, в один день мы просто пух-прах переругались, и она исчезла. Ну да, так было. Я начал по родственникам, ну и на Украину, и здесь, и по друзьям. Все одно и то же говорили. Ну, видимо, ей потыкали, видимо, ей подыгрывали. Вот, и у меня просто уже вариантов не было, выходов. Надо что-то делать, потому что если все ей помогают, кто-то мне тоже должен помочь. Нашел вот Рижское детективное агентство, Коля обратился. И я вот сейчас не вспомню, за неделю. За неделю или за две, да, ее нашли. Причем еще таким очень интересным способом я просил просто выйти на нее. Просто найти, чтобы мне было дальше уже что делать. Переиграла и подарила шикарнейший букет. Не от моего имени, но я даже не просил. С этих пор мы и помирились. Latvijā ir vairāk kā 130 privāti detektīvi, kamēr Igaunijā to darbība nav atļauta. Lietuvā detektīvi drīkst darboties tikai kopš pagājušā gada. Ko detektīvi izmeklē un ar kādām metodēm viņi strādā? Borovkovs ir autoritāte un skandālists vienlaikus. Viņa, kā jurista viedoklis, vienmēr ir bijis konsekvents. Privāta detektīva tēma ir jūtīga, viņš saka. Sveiki. Aivars Borovkovs, Latvijas juristu biedrība. Kas īsti ierobežo privāta detektīvus? Likums, teiksim, tādā Latvijas situācijā visvairāk, kas nāk prātā, varētu būt, ka privāta detektīva darbība pakalpojumi ir vajadzīgi cilvēkiem. Nekādu pārpratumu nerastos. Es domāju, ka civillietās vai apdrošināšanas lietās, tur privāta detektīvs droši vien var diezgan daudz ko izdarīt. Mums studijā ir arī Rīgas detektīva aģentūras prezidenta Olga. Sveiki. Olga Zeļika, privāta detektīve. Varbūt dažādas sfēras, varbūt biznesa, varbūt privātajā dzīvē, jā. Un es nevaru pateikt, ka mēs strādājam tikai krimināla procesa. Nē. Mēs izsekojam, mēs ievācam informāciju, mēs meklējam cilvēkus. Jā, un arī ir tāds virziens kā pārdu piedziņa. Jā. Olga, kā privāta detektīvs, strādā 9 gadus. Cilvēki ir greizsirdīgi, viņa saka. Kas pie tevis birojā nāk? Vairāk kārt biznesmeni, jā. Kuri grib zināt informāciju par viņiem biznesa partneriem, jā, vai nav kaut kāds noziedznieks, vai kāda viņam ir reputācija. Jā. Mēs šeit sākam runāt par kriminālu procesiem, jā, un par tādām sarežģītām situācijām. Jā. Es varu pateikt, ka mums bija tādas divas situācijas, teiksim tā, jā, kad mēs atradām cilvēkus, kuri aizbrauc ārzemēs meklēt darbu. Jā, viena sieviete uz Iriju, jā, viņa aizbrauc, jā, cits cilvēks uz Spāniju, jā, un tad viņi tur pazaudēs. Jā. Pēc kādu laiku pie mums atnāca uz biroju radinieki, jā, un tad, teiksim tā, ka mēs atradām. 2 gadi mēs veiksmīgi ļoti atstrādājām. Kāpēc radinieki nevēršas, piemēram, pie instancēm, bet vēršas pie... No sākumā viņi rakstīja iesniegumus policijai, jā, bet, diemžēl, jā, kā mēs pirms tam diskutējām ar kolēģi, jā, viņš teica, ka... Tur nav pamats. Tur nav pamats uzsākt procesu, nav pamats uzsākt kaut kādu darbību, jā, jo, nav... Tā ir ļoti reāla situācija. Dažreiz, kad policija neko nedara, jā, tad mūsu klienti griezas pie mums. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs sākam strādāt un arī strādāt ar policiju sadarboties. Jā. Tāpēc, ka mēs gribam reāli palīdzēt mūsu klientiem. Ir īpaši, ja redz, ka nav sākotnēji ļoti asi izteikta informācija par to, ka tur tiešām ir kaut kāds noziegums noticies, nozieguma notikums. Tad tādā gadījumā, protams, ka policijas darbība varētu būt ļoti... Cik dārgs ir privāta detektīvs?
Jā, šeit runāt par izsekošanu, jā, ļoti interesantais jautājums. Jā. No 35 eiro pa 1 stundu līdz 55. Jā. Atkarīgs vispār no situācijas, kur notiek mūsu darbs, vai Rīga, vai ārpus Rīgas, vai Latvijā, vai ārpus Latvijas. Jā. Kāda informācija nepieciešama mūsu klientam, jā. Vai tas ir, vai kā viņš izmantos to informāciju, vai viņam privāti, vai tur kaut kāda tiesa vai valsts instance. Jā, atkarīgs vispār no situācijas. Darbā ir kādreiz izteikti draudi. Cilvēki zina, ka... Noteikti stalkeriem, diemžēl ir noteikti tādas situācijas, jā, ka tu nevari saprast, no kuras puses tas viss nāk, jā, vai draudi ar izziņam, jā, vai kaut kādi zvani, jā, vai šantažēšana, jā. Es varu pateikt, ka pati galvenais moments, kā es teicu maniem klientiem, jā, nevajag baidīties. Jebkuru situāciju jāatrisina. Nekādas problēmas ar to nav. Laikā, kad strādāja kā izmeklētājs, privāta detektīva nebija. Pastāsta Borovkovs. Olga jau iezīmēja, ja? Aivars Borovkovs, Latvijas juristu biedrība. Kā operatīvā darbinieka. Un tīpaši par lieliem, smagiem noziegumiem, kas strādā. Mēs atkal esam tajā kriminālajā laukumā. Ja, tad operatīvās darbinieks ļoti bieži ir uz tādas nažu asmenes. Kādā situācijā jūs vērstos pēc palīdzības pie privāta detektīva? Nē, es jau esmu pietiekoši vecs, lai man neuzticīga sieva nevajadzētu izsekot. Ja man pazustu suns vai kaķis, tad būtu sociālie tīkli, kaimiņi un plašsaziņas līdzekļi. Es domāju, ka ja būtu jāmeklē kāda pazuduša kolekcija, tad tikai privātie. Jo nevar nodot policija tādas lietas, jo izpaudīsies, ka pazuda kaut kas, vai kaut kāds portrets, kuru gleznoja, teiksim, kāds slavenais mākslinieks. Jūrmalā, piemēram, pazuda dažas gleznes. Te Rīga kādreiz pirms kara strādāja akadēmiķis Sergejs Vinogradovs, Nikolais Bogdanovs Biļskis, un šīs gleznes pazuda. Man liekas, ka tieši privāti detektīvi atrada pēc tam. Bija nozatas gleznes, un cilvēks izvēlējās vērsties pie privāta detektīviem. Interesanti, kāpēc tā, kā jums šķiet? 90. gados bija tādas līdzīgas situācijas, kad piemēram, kaut kāds nozaga automašīnu, un griezas pie detektīviem, it kā atrast to automašīnu, un par to samaksāt naudu. Tur bija ļoti tāds skandāls, tāpēc, ka detektīvi strādāja kopā ar tiem, kas nozaga automašīnas periodiski. Pēc laiku to visu uzzināja, un tur kaut kāda informācija bija par to, viss bija šausmīgs skandāls, un varu pateikt, ka no tiem laikiem detektīvi ļoti reti nodarbojas visu praksi, savu praksi ar tiem nozagtiem automašīnām. Es domāju, ka šeit arī var būt tāda situācija, ka varbūt cilvēks domāja, ka kaut kāds detektīvs, varbūt privāta detektīvs strādā ar tiem zagļiem, varbūt, kaut kāds kontakts ir, tāpēc viņš var vieglāk to atrast, bet noteikti šodien ir jau 21. gadsimts, un noteikti tādas situācijas, es domāju, ka vai nav, vai ļoti reti notiek vispār. Kādi vēl ir tie līdzekļi, ko privāta detektīvs izmanto darbā? Tikai ar standartiem fotoaparātiem, videokamerām, varbūt ar mobiliem telefoniem, ar automašīnām, Specifisku tehniku mēs nevaram izmantot, tāpēc, kā mēs strādājam likuma ietvaros, un tur ir stingrs aizliegts. Specifiska tehnika, tas ir GPS sistēmas, paraboliskais mikrofons, kaut kādas videokameras, kuras, tur pulkst, kad jums pulkst, maskētas pareizi, maskēta tehnika pareizi, nedrīkst izmantot, es zinu, ir tādi gadījumi, kā kaut kas var izmantot, bet mūsu policija būs par to informācija, tad noteikti var būt ļoti tādas problēmas specifiskas. Natālija aizdeva naudu labam paziņam. Diemžēl atpakaļ dot viņš nevēlējās. Tiesa būtu bezgalīga, Natālija saka. Tādēļ izvēlējos privātu detektīvu. Sveiki! Pastāstiet, lūdzu, to savu gadījumu. Es jums pastāstīšu, kā mūsu ģimene ir tikusi. Natālija aizdevusi naudu. Situācija. It kā labam, ļoti pazīstam cilvēkam aizdevam naudiņu,
Un tas cilvēks uz sarakstījumu vienošanu, kā vispār tas ir iet pa dzīvē. Un viņš solīja, ka pa gadu atdos to naudiņu, bet pazuda cilvēks pavisam. Par cik liela naudas summa ir runa? Pārādā summa bija kaut kur ap 4000. Diezgan liela summa, un viņa diezgan mūsu ģimenei bija ļoti jūtīga summa. Viņš bija ārzemēs, viņi viņu atrada un pārunā ar viņu tā, ka cilvēks sāk maksāt. Un mēs tagad to naudiņu dabūjam atpakaļ. Lai ne tā uzreiz visu, bet vismaz tā nauda atnāk atpakaļ. Mēs tā sakam takties ar maniem kolēģiem no Anglijas, no Britānijas, jā, tur bija informācija, kā cilvēks atrodas Britānijā. Un tad viņi ļoti veiksmīgi atrada, jā, to cilvēku, jā, un tad mēs varējām nokārtot to situāciju. Pagaidām nav līdz galam, jā, bet pakāpeniski pa daļām cilvēks atdod to naudu. Loģisks jautājums, kāpēc Natālija nevērsās policijā? Policija. Es jums pateikšu atklāti. Es zinu, ka tas izmeklēšanas notika pēc dažiem gadiem. Tur šausmīgi lielas rindas. Es uzreiz pateikšu, ka te faktiski nebija pamats vērsties policijā, tāpēc, ka policijā būtu... Tur būtu arī atteikums, jā, ka šeit nav nozieguma notikuma. Te ir vienkārši civiltiesiskas attiecības, kur viena no pusēm nepilda saistības. Tādas gadījums atteikuma materiāls var būt tikai no policijas puses un viss, jā. Profesionāļu pieredzi raksturos zināšanas un pirmkārt nav operatīvā darba pieredze pagātnē. Diemžēl ir, tāpēc, kā detektīva darbības līkums, jā, tur atļauj, ja pamatojoties uz to līkumu, jā, tad... Līkums pieļauj, bet es domāju, vai praksē ir tā? Ir tā praksa arī. Sertifikātu var sniegt cilvēks, kuram ir augstāka juridiska izglītība, akreditēta vūza. Bet es arī nevaru saprast, kā to var bez pieredzes, kā var strādāt pa detektīvu. Kāds cilvēka acīs tas prestižs ir privāti detektīviem? Paldies. Paldies. Degpunktā sestdienās. Mēs meklēsim risinājumus un pozitīvus piemērus. Mēs dalīsimies pieredzēs. Rakstiet, sūtiet savus stāstus, savas tēmas. Mēs palīdzēsim tās risināt.